Sveiki visiem! Mani sauc Viktorija, un pašlaik es atrodos Eiropas sportiskākajā pilsētā. Kā jūs domājat, kur tā ir? Pareizi domā tie, kas uzskata, ka tā ir Liepāja. Daudzveidīgi pasākumi, pilsētnieki, kur iesaistās šajā sporta aktivitātēs, un, protams, ka veselīgs dzīvesveids ir tas, kas ļauj Liepājai sasniegt šo augstā vērtējumu. Sports vieno liepājnieks ne tikai profesionālos sportistus, bet arī pilsētniekus. Tāpēc es došos uz Liepāju, lai izbaudītu šīs pilsētas sporta dzīvi, sporta ritmu, un es sākšu ar hokeju. Hokejs ir Liepājas sporta veids jau gandrīz 20 gadu. Komanda ar Liepājas vārdu treneri Igoru Ļepeteva vadībā arī šo sezonu ir viena no Latvijas čempionāta līderēm. Lai hokeja tradīcija turpinātos, neapšaubāmi svarīga ir jaunā paudze. Te Liepājā jaunos talantus meklē un skolo jau leģendārais treneris Aleksandrs Cicurskis. Viņš ir ļoti smieklīgs, joks šauj, bet tā, viņš man nav treneris, bet tā viņš ļoti labs treneris. Es trenējies vasarā, bet tā kā man treneris viņš nav bijis. Bērnu treniņa laikā es piegāju pie bortiņa, un mani viss veicinās, un es viņus lielākoties visu pazīstu. Es nezinu, tā ir sanācies. Man jau tas uzvārds tās diezgan sarežģīts. Man jau neviens tur tā vārdā un tēvārdā agrāk jau laikos sauc. Man bieži sauc Čau, Cicūrais. Es tāds savējs čals. Uzbrucējs, aizsargs, ripas te, piespēle, nomet atpakaļ. Slīdo. Te tieši tas pats piespēle, nomet atpakaļ uz šejienu un aizsargs sagaida. Kas tik sarežģīts? Visādā ziņā tas nebija mans dzīves sapnis par treneri kļūt. To jau es vienmēr teicu, tā ir sanāca. Cilvēki jau bieži neizvēlās savus amats, jo bērnībā jau, kad mēs rakstam skolā 8., 9., 10., 11. klasē, par ko es gribu kļūt un kas ir laime, tad vienmēr grib būt kosmonauts, pažarnieks, mākslinieks un tā tālāk, bet bieži jau tā neznāk. Hokejs Latvijā beigsies tad, kad beigsies vispār tas hokejs un vairāk nebūs bērni. Mums te Liepājā arī vienlaiku hokejs bija beidzies 1 gadu. Vispār tā bija priekš mums, protams, priekš hokejas sabiedrības, priekš Liepājas hokejistiem liela traģēdija, bet mēs pēc gadu visu to atjaunojām. Pagājušajā gadā mēs paņēmām 3. vietu, šogad mēs, neskatoties uz visām grūtībām, cīnāmies pa 1. vietu. Tā kā tas hokejs, kamēr būs tie treneri un tie bērni un tie vecāki, kam tas hokejs patīk, viņš nebeigsies. Kas tev patīk visvairāk treniņos? Hokejs, protams, ka mēs spēlējam 5-5 laukumu. Tā, kad mēs 1-1, kad es jau aizsargs, 1-1 patīk. Viņam iedot iekšās pretiniekam apstādināt. Šī komanda, kas uz ledus, tā ir lielā Liepājas komanda. Man liekas, ka no 20 cilvēkiem, laikam kāds 17 ir tie, kas pie maniem sākuši spēlēt. Ieskaitot vārdsargu treneri. Man bija nesen jubileja, un, ziniet, es biju pateikumi pārsteigts. Man izsauc komandu uz ledus. Ne jau lielā komanda, bet junioru komanda izsauc uz ledus. Uzlikuši man labāko gabalu šito skatmeni. Skatmeni uznēc ārā. Izsauc uz ledus. Un ziniet, ko pasniedz? Pasniedz ar aploksni ar 3 dienu ceļojumu uz Angliju, uz Londonu. Un kāpēc uz Londonu? Jo man jau patīk tos viņus taisīt. Es viņam teicu, kas tie pa čaļiem čaļi? Jābūt tā kā mīlestībā, vismaz jāsamīlās ar Anglijas karalieni. Viņi teica, jūs atbrauciet uz Londonu, lai vismaz redzētu ar Anglijas karalieni. Bet es sāku smieties, es teicu, kāpēc 2 biļetes, priekš kā man vēl sieva līdz? Tad viņam nebija ko teikt. Es teicu, ja es braucu pie Anglijas karalieni. Ko tu gribētu novēlēt savam trenerim? Ko tu gribētu novēlēt saviem komandas biedriem? Visu laiku strādāt līdz galam, kaut sliktos brīžos, kad arī neiet, tad censties vēl vairāk strādāt, lai kļūtu labāki.
Ilgajā trenera karjerā Cicurskis izaudzinājis tādas zvaigznes kā Aleksandru Beļavski, Sandi Ozoliņu un Ronaldu Ķēniņu. Liepājas Latviešu biedrības namā sportisti ir sapucēti kā vēl nekad, jo šovakar tiks apbalvoti paši labākie. Ballītes sāksies! Sporta laureāta ceremonijā apbalvojumu saņēma ne tikai Aleksandrs Cicurskis, bet vēl 100 ar sportu un Liepāju saistīti sportisti un sporta dzīves veidotāji. Savs vārds bija sakāms arī Kristapa Porziņa trenerim Edvīnam Sprūdem. Treneri, strādājiet, audziniet jaunus porziņus. Pilsētā viss ir atvērts, mums ir normāls šefs, tagad strādāsim. Sporta laureātā balvas saņēma tādi sportisti kā Kristaps Porziņģis, Pauls Jonas, Jānis Sprejs, Anastasija Sevastova, Dāvis Ikaunieks un daudzi citi. Zvaigznes mirdzēja ne tikai sporta laureāta krāšņajā ceremonijā, bet arī Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēlē, kas šogad pirmo reizi notika Liepājā. Kristap, kādi ir tavi iespēja piedalīties Liepājā zvaigžņu spēlē? Šeit ir ļoti patīkami atgriezties, es jau esmu liepājnieks kā nekā, un būs ļoti interesanti, jā, pie savu skatītāju priekšā un savu pilsētu. Būs iespējas pierādīt kaut ko lielu varbūt. Zvaigžņu spēle pirmkārt tāds liels notikums Latvijas basketbolā, un man tas nozīmē daudz, jo jau no mazotnes es esmu vienmēr sekojis līdzi zvaigžņu spēlēm un vienmēr esmu pats gribējis piedalīties. Tāpēc ir dubults prieks, ka šī man jau būs 5. reize, ka esmu iekļauts Latvijas izlases komandas sastāvā un arī 6. zankonkurss. Starp basketbola zvaigznēm uzmirdzēja arī teātra zvaigznes. Ir prieks redzēt, ka arī Liepājas aktieri apmeklē LBL zvaigžņu spēli, bet šoreiz gan kā vadītājs, kā pasākuma vadītājs, pastāstiet lūdzu par savu pieredzi ar sportu un kāpēc nolēmāt vadīt šo lielisko sportisko pasākumu? Jā, ar sportu es esmu jau ļoti cieši saistīts no bērnības, un basketbols ir viens no neatņemamiem man dzīves sastāvdaļām. Basketbolu spēlēju jau skolas laikā un sapratu kādā brīdī, ka tas nebūs profesionāli, bet to vēl joprojām tur kā savu hobiju, un 2 reizes nedēļā kopā ar biedriem mēs spēlējam. Un kur mēs varam jūs manīt ārpus teātra telpām? Ārpus teātra telpām, kā jau es teicu, otrdienās, ceturtdienās mēs kopā ar basketbola klubu Kraukļi Liepājā spēlējam basketbolu, un varbūt kāds līdzjutējs, kas ir sporta līdzjutējs, bet ne tikai basketbolu, varbūt kāds skatās arī rallī. Tad varbūt arī kādā rallī trasē var redzēt mani. Varbūt tikai uzvārdu un garām pabrauc ar mašīnu. Liepājas un liepājnieku sportiskās aktivitātes pamanītas arī Briselē, kur sportisko Eiropas pilsētu pārstāvji Liepāju pasludinājuši par šī gada Eiropas sporta pilsētu numuru 1. Kā šādu titulu iegūt? Šādu titulu var iegūt faktiski ļoti ilga, mērķtiecīga un sistemātiska darba rezultātā, jo mēs esam veidojuši gan infrastruktūru, Liepājas olimpiskais centrs, stadiona saimniecība, citas sporta bāzes. Bez tam mēs esam veidojuši sporta sistēmu, sporta skolas attīstības, esam atbalstījuši dažādas jebkādu veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes, brīvas pieejas, sporta laukums un tā tālāk. Esam pat nevarētu uzskaitīt, cik daudz pasākumu ir notikuši Liepājā, cik daudz Eiropas čempionāti, cik daudz Latvijas čempionāti, cik daudz Baltijas čempionāti un jebkāda veida pasākumu praktiski jebkurā nedēļas nogalē vai gandrīz jebkurā dienā. Un tas viss ir rezultējies ar tādu likumsakarīgu rezultātu, ka mēs tiešām varam būt lepni, kad esam Eiropas sporta pilsēta, pie tam pirmā pilsēta Baltijā, kas ir ieguvusi šādu titulu. Es gribu uzsvērt to, ka
šis vēstījums, šī ziņa, ka mēs esam Eiropas sporta pilsēta, ir svarīgi, lai tas iet cauri pilnīgi visiem pasākumiem. Arī šodienas pasākumā iet cauri tas, ka mēs esam Eiropas sporta pilsēta. Arī citās sacensībās, kas notiek Liepājā, ir tas vēstījums, ka mēs esam Eiropas sporta pilsēta. Jebkurā aktivitātē, jebkurā aktīvu brīvā laika pavadīšanas pasākumā šis vēstījums iet cauri. Un tas ir tas svarīgākais, jo nav nozīmes vienam pasākumam. Šeit nozīmes, ka tas ir dzīvesveids, ka tā ir attieksme, ka tā ir organizācija un ka tie ir tādi kopēji panākumi. Pēc būtības šis tituls ir novērtējums, pateicība, paldies pilnīgi visiem, kas darbojās sporta nozarei, gan kā sportisti, gan kā treneri, gan arī kā organizatori un atbalstītāji. Aldas LBL zvaigžņu spēles krastē meitiņu konkursu uzvarētājs ir liepainieces uzvaru savās mājās. Meitenes, kādas ir tās emocijas uzvarēt savās mājās un būt labākajām? Ļoti mūsu atbalstītājiem, viņi tik silti mūs uzņēma mūsu pašu mājas. Līdzjūtēji, sajūtas bija vienkārši fantastisks un viņi mums ļoti, ļoti palīdzēja. Paldies viņiem! Mēs ar jums esam tikušies arī ziemas peldēšanas čempionātā. Jā, ja tā godīgi, man labāk patīk piedalīties nekā skatīties no malas. Patiesībā arī šodien labāk spēlēt nekā sēdēt tribīnēs. Un būtībā es tiešām cenšos piedalīties pasākumos, kas notiekās Liepājā, vai tas ir pusmaratons, vai tas ir izturības sacensības, vai tas ir cross, vai jebkāda aktivitāte. Man pašam ļoti patīk līdzdarboties. Mēs visi esam dzirdējuši, ka konkrētus cilvēkus sauc par roņiem. Šis termins attiec tieši uz tiem cilvēkiem, kuri var viegli panest zemes gan ūdens, gan gaisa temperatūras. Tā kā ja šiem cilvēkiem gadījumā ziemas laikā atslēgs silto ūdeni, tas viņiem nesagādās pilnīgi nekādas problēmas. Un, lai iepazītos ar šiem roņiem, mēs esam devušies uz vienu no skaistākajām Latvijas pilsētām Liepāju, kur tad mēs apmeklēsim ziemas čempionātu peldēšanā. Šodien Liepājā notiek ziemas peldēšanas sacensības Liepājas veloroņu kausa 2016. Šīs sacensības notiek jau Liepājā 3. reizi. Iepriekšējos 2 gadus bija Latvijas čempionāts. Īpaši grūti bija vakar izzāģēt āliņu, jo ledus ir pietiekami biezs, 30–40 cm, bet pa virs ir ūdens apmēram arī tikpat. Un līdz ar to zāģi slāpst nost, nevar izzāģēt šo te āliņu. Nacionālajie bruņotie spēki mums palīdzēja šo āliņu izveidot, un to mēs te vakar visu dienu darbojāmies. Prieks redzēt, ka arī Liepājas domē cilvēki ir roņi. Pastāstiet, kāds ir jūsu sajūtas pēc šīs peldes? Tagad jau ļoti labs, bet neiztaisīšos un neslēpšu, ka peldēji bija tāds pamatīgs augstumiņš. Bet tur jau laikam ir tas roņu laimes noslēpums, ir tas, ka tu sevi pārvari, tiec tajā ūdenī, nopeldi, izturi. Un tad, kad tu izkāp, tad laikam ir notiek viss tas process. Un organisms tā pilnīgi var just, ka viņš restartējās. Un tiešām kolosāli. Mēs atrodamies pašā notikuma vietā, un kā mēs redzam, tad sacensību dalībnieki, jeb roņi, ir uzsākuši savu distanci. Kā saka, uzvar ātrākais un labākais, un tas, kurš vislabāk panes augstumu. Kāda ir tā sajūta, ka tu izkāp ārā no āliņa? Ir augsts, ir karsts. Kā jums roņiem notiek šis process? Principā šodien tikai mazie gabaliņi, tad ķermenis īstenībā pats nesaprot, vai viņš ir nosals vai karsts, un viņš ir milzīgi ķermeņa tāda sildīšana, tā ir lielās karstuma, tā kā dedzināta pilnīgi. Ja distance jau ir nopietnāk pāri pa minūtē 2, tad jau jāsāk skatīties par apsaldēšanos, par elpošanu vai metaskalizāciju samaņu un tā. Bet šeit 25–50 metru distances, principā es domāju, uzskatīt, kurš vajag puslīdz vesels cilvēks, fiziski aktīvs, vēl jau vairāk viņam no tā nekas dzīvē daudz nemēr. Lielākie plusi laikam doma ir, kad visi mēs paliekam veselāki. Tātad pašam man bija kādreiz problēmas, kā bijušajam profesionālam futbolistam, vārdsargam dažādas gan ceļu, gan muguras problēmas, sākot norūdīties un sākot peldēt. Es jūtu, ka tas ir palicis kaut kur pagātnē.
Un peldēšana vispār atbrīvo visas muskuļu grupas, un arī ūdenī viss var baigi forši sanākt. Pēc ziemas peldēšanas distancēm arī roņiem tomēr vajag sasilīties, un tad viņi dodas vai nu uz baļu, vai nu uz pirtiņu. Kādas bija sajūtas pirmās? Pirmās bija tādas augstas, bet pēdējās bija siltas. Tam jau palika labi. Jā. Un ko tu gribētu novēlēt visiem pārējiem mazajiem ronīšiem tavā vecumā, kuri arī domā piedalīties? Es gribētu novēlēt, lai viņiem padodas būt pirmajā vietā. Roņi vislabākie! Tā, ar roņiem esam iepazinušies, ziemas ūdenspriekus izbaudījuši. Nu ko, dodamies tālāk. Mēs tiksimies ar Latvijas futbola leģendu, Liepājas sporta laureātu un vienkārši pozitīvu cilvēku Māri Verpakovski, kurš Latvijas futbola izlasē ir aizvadījis 104 spēles un guvis 29 vārtus. Un vispār Māris tika atzīts par visu laiku Latvijas futbola izlases vērtīgāko spēlētāju. Es varu pateikt, ka tikpat interesanti kā uz laukuma, vai varbūt pat vēl interesantāk. Tiešām izbaudu šo brīdi, kad esmu otru pusi futbolam, man patīk to, ko es daru. Tiešām ar prieku nāku šeit uz ofisu un daru, kas man jādara, un nevienā brīdī es nejūtos tā kā darbā. Un kā ir ar apmeklētājiem, vai publika nāk atbalstīt futbolu Liepājā? Jā, tiešām liels paldies Liepājas publikai, un ne tikai Liepājas, ka pagājušajā gadā mūs ļoti aktīvi atbalstīja. Un tas čempionu tituls arī, ko pagājušajā gadā mēs izcīnījām, tiešām ir ļoti liels nopelns tieši mūsu skatītājiem. Un starp citu, esmu redzējis, ka arī Kristaps Porziņš bija apmeklējis vienu no Liepājas spēlēm. Jā. Un jums pat tapa bilde? Tapa bilde, starp citu, jā, bilde tieši šeit tapa, ka mēs kopā sēdējām, skatījāmies, un paldies viņam, ka viņš atbalstīja mūs pagājušajā gadā. Starp citu, arī Twitterī viņam kāds bija uzdevis, man liekas, jautājumu ne no Latvijas, vai no Spānijas, vai no Amerikas, neatceros, kas ir viņa mīļākā futbola komanda. Viņš atbildēja ne Barcelona, ne Reāls vai kāda cita, bet tieši FK Liepāja. Šogad Liepāja ir pasludināta par Eiropas sporta galvaspilsētu. Ko priekš tevis kā liepājnieka nozīmē šis tituls, un vai tas ir pelnīts tavuprāt? Es domāju, ka noteikti ir pelnīts. Protams, ka mums visiem, mēs kā liepājnieki vispār ļoti lepni esam ar savu pilsētu, un mēs ļoti lepojamies ar to. Ko es varu teikt? Es tik ceru, ka pēc šī titula iegūšanas vēl cilvēki nevien vairāk nodarbosies ar sportu. Māri, tagad tu esi futbola kluba Liepāja prezidents. Kāda ir tava ikdiena? Kā tu pavadi savas dienas? Ar ko tu nodarbojies? Kā tu uztur sevi fiziskajā formā? Stāsti visu. Tagad pa zīmēs pārsvarā pārslēdzos un kļūst par, ja ne par profesionālu, tad pamatīju tenisistu. Man ļoti tenis patīk spēlēt, un tad man patīk ik pa laikam patrenēties kopā ar komandu arī. Un tad es tādā veidā arī uzturu savu fizisko formu, plus es arī varu paskatīties, kā kurš trenējās. Tieši šī starpsezonu periodā tiešām ļoti daudz darbu, ko darīt, tad ģimene sanāk mazāk redzēt, un mazo sanāk mazāk redzēt. Meita arī mazāk sanāk redzēt, tāpēc brīvdienās cenšos pavadīt diezgan daudz laika ar ģimeni. Parasti cilvēkus kaut kas iedvesmo, citus grāmatas, citus dziesmas, citus ģimene. Kas iedvesmo tevi? Noteikti arī man iedvesmo ģimene, un viņi vienmēr man atbalsta un priecājās par manām uzvarām un maniem priekiem. Un, principā, jā, viņi noteikti mans lielākais iedvesmotājs. Māri, tev ir 36 gadi, un tu jau esi latviešu futbola leģenda. Pastāsti man, ko tu gribi vēl savā dzīvē sasniegt? Kādi ir tavi mērķi? Mazi, lieli? Tāds primārais lielais mērķis, kas man ir tagad un ko mēs esam klubā sev nostādījuši, kad noteikti mēs tādā 4 gadu ciklā mēs noteikti gribētu Liepājai atvest Eiropas līgas grupu turnīru. Protams, es nepieminēju, ka tie ir bērni un jaunieši, ka mums ļoti liela uzmanība viņiem jāvelta un jārada viņiem apstākļi, lai arī viņi cauri gadu varētu labi trenēties labos apstākļos, teiksim, jo mūsu laika apstākļos, diemžēl, mums ļoti bieži ir problēmas, ka bērniem nav kur trenēties. Un, protams, tas atrisinājums būtu
ziemas halles uzcelšanu lielākajās pilsētās. Pagaidām mums tas nav, mums ziemas halle futbolam ir tikai Rīgā, viena uz visu valsts, un, protams, ka tas nav pietiekami. Es domāju, tas ir nākamais jautājums, ko Latvijas Futbola federācijai vajadzētu atrisināt un tiešām uzcelt Latvijas lielākajās pilsētās pa hallei, lai bērni varētu cauri gadu labos apstākļos trenēties, sevi attīstīt un uzlabot savas prasmes. Līdz manim ir nonākusi informācija, ka liepainieki var nodarboties ar treniņiem pilnīgi bez maksas. Vai tiešām tas tā ir? Tūlīt noskaidrošu. Man blakus stāv Gundars Slava, viņš ir viens no CF Liepāja treneriem, un man Gundars tagad pastāstīs, kur mēs atrodamies un ko šeit var darīt. Gundar? Labvakar, labvakar. Jūs atrodaties dotajā brīdī Liepājā, Ļaujielā 17, sporta klubā CF Liepāja. Spēku skola tiek organizēta, lai sagatavotos Liepājas sacensībām, spēku izturības sacensībām Liepājas spēks, kuras notiks 5. martā. Liepājas Olimpiskajā centrā. Tātad, lai cilvēki labāk sagatavotos, lai viņi izprastu, kas ir spēka izturības sacensības. Un cik es saprotu, tad šie treniņi ir par velti. Spēka skolas treniņi ir par velti, jā. Nevajag baidīties no vārda funkcionālais fitness. Tas nav nekas traks. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no trenera un tā, kā viņš to pasniedz. Principā funkcionālā fitnesā nav nekā tāda, ko mēs ikdienā nedaram. Mēs tāpatās smaguma ceļam, mēs tāpatās skrienam, mēs tāpatās lecam, apsēžamies, palēkājam, pārkaukam. Paliecienu uz kastes. Nekā traka. Es gatavojos piedalīties Liepājas spēkā, un es izmantoju šo iespēju apmeklēt pa brīvu treniņus, lai sagatavotos. Jā, līdz šim esmu sportojis individuāli, un par cik tur ir specifiski tādi vingrinājumi, tad es internetā noskaidroju, ka ir tāda iespēja pa velti apmeklēt, un tāpēc es arī apmeklēju, lai specifiskās lietas apgūtu. Patīk šie treniņi, jo te ir atsaucīgi treneri. Es tagad esmu apmeklēju 4. reizi, un es jau ļoti daudz esmu iemācījies. Pietupienā ar 2 pietupieniem. Es izpildīju tikko pāris vingrinājumus. Ziniet, katru dienu nesanāk trenēties ar īstiem vīriem. 90 grādu kājām, ja? Vismaz 90 grādu kājām. Būs traumas. Otrais. Neturam kettlebellas uz pleciem. Neskaitīsim. Es palikšu guļot. Crossfit es apmēram esmu sācis kaut kādu pusotru gadu atpakaļ. Ieteica man viens draugs, es atnācu, pamēģināju un sapratu, ka tas ir tieši tas, ko es īstenībā meklēju. Es pirms tam nodarbojos ar kaut kādu tādu skriešanu, bet ne pastāvīgi, tad kaut ko paskrēju, kaut ko vēl padarīju, un te es sapratu, ka tas ir principā viss ir apvienots. Ir gan skriešana, gan svaru celšana, gan kaut kāda staipīšanās, kas ir ļoti svarīga, izturības treniņi, un vispār baigi foršie cilvēki visi apkārt ir, un tāda saliedētība ir īstenībā parādījusies. Šī vieta ir reāli, kas ir, teiksim, cilvēki, kas meklē treniņu daudzveidību kaut kādā treniņā, tad šis crossfits ir pilnīgi piemērots viņiem. Tas, ka liepājnieki var nākt pa velti sportot, tas ir ideāli. Teiksim, tie, kas nekad nav kaut ko tādu mēģinājuši, atnāk pirmo reizi pamēģināt, lai saprastu, jo tā problēma jau ir daudziem cilvēkiem, kad arī negrib nākt, samaksāt naudu iespējams, un tad domā, tur jau diez vai kaut kas būs, varbūt tas būs pa grūtu priekš manis, varbūt tas nav vispār man piemērots, un es uzskatu, tā ir ļoti laba iespēja atnākt, pamēģināt vienreiz un saprast, vai tu to gribi vai negribi. Es uzskatu, ka Liepāja ir, protams, sportiska pilsēta, ar basketbolistu priekšgalēku. Porziņš ir mūsu jau pasaulē, teiksim, parādījis. Un arī daudzos citos sporta veidos. Tādīs pašās skriešanās es redzu, ka daudz cilvēku piedalās. Un
Mēs nerunājam par dažiem desmitiem, bet tur jau, man tā liekas, 100 novācās. Un te arī var redzēt, ka cilvēki nāk. Un katru reizi es skatos, kad arī uz treniņiem īstenībā paliek ar vien vairāk cilvēku, kad tepat pa maz vietas paliek. Liepājai kļūst sportiski daudz, jo tikko sākās saulains laiks, ļoti daudz cilvēku izmanto velosipēdus, mums ir attīstīta velo infrastruktūra, veloceliņi ir daudz, tāpat tās ļoti daudz cilvēku skrien, Jūrmala, svaigs gaiss. Jūrmalā pie glābšanas stacijas mums savu vingrošanas staciju, latviešu runājot. Pievilkšanās, Zviedru sienas, pavasarī būs virvas arī, un varēs tauti izpausties, gatavoties. Nu ko, draugi, mēs ieskatījāmies nedaudz Liepājas sporta dzīvē. Mēs izbaudījām gan zīmes peldēšanu, gan basketbolu, gan futbolu, gan hokeju. Paldies, ka skatījāties! Paldies, ka bijāt ar mums, un es ļoti ceru, ka sports jūs iedvesmoja un iedvesmos.